Svētdienas vakars pārpildītas Arēna Rīga tribīnes un Dinamo Rīga tikās ar Maskavas CSKA. Šī spēle pierādīja to, ka abas komandas ļoti vēlējās uzvarēt un tikt pie kārotajiem 3 punktiem. Mača rezultātu atklāja Ģirds Ankipāns un lika burtiski uzsprāgt visām Arēnas Rīga tribīnēm. Tomēr Maskavas CSKA atspēlējās un izlīdzināja spēles rezultātu 1-1. Tāds tas noturējās līdz pat pamatlaika beigām, un tas nozīmēja, ka katra komanda jau ir nopelnījusi 1 punktu. Arī papildlaiks uzvarētāju nenoteica, un Arēna Rīga tribīnes bija nokaitētas līdz baltkvēlei. Diemžēl šajā bullīšu sērijā veiksmīgāk izrādījās Maskavas CSKA hokejisti. Tas nozīmēja to, ka revanš Rīgas Dinamo šoreiz neizdevās, bet nekas. Ar Maskavas CSKA mēs noteikti atkal tiksimies nākamajā sezonā. Šīs kārtas spēles vēl nedeva atbildi, bet Dinamo Rīga jau nodrošinājuši sev vietu play-off, jo sīvākie konkurenti Torpedo arī šodien izcīnīja 1 punktu spēlē pret Maskavas Dinamo. Savukārt Maskavas CSKA no mums atrāvās par 1 punktu, līdz ar to intriga turnīra tabulā turpinās. Viens no iemesliem, kāpēc šajā sezonā Arēna Rīga tribīnes bija ļoti pilnas un dažreiz pat pārpildītas, bija neviens cits kā mūsu komandas kapteinis Sandis Ozoliņš. Sandi, pirmā pilnā sezona KHL praktiski jau aizvadīta. Vai izdevās sajust atkal to lielo hokeja garšu, kamēr spēlēja NHL? Jā. Kaut arī vēl nav pabeigusies. Mums vēl ir neliels pārtraukums un tad tās 3 spēles, kas mums ļoti svarīgas, un tur jau tā garša rodās, tur jau tas azars, tā spriedze un galvenokārt jau tādēļ mēs spēlējam, lai kaut ko uzvarētu, kaut ko sasniegt, kaut ko tikt vienalga, vai tas ir play-off, tos tikt iekšā, kas tagad mums ir ļoti svarīgi, vai uzvarēt kausu, bet par to mēs domāsim vēl. Priekšā olimpiāde, priekš tevis iespējams pauze. Ko tu darīsi olimpiādes laikā? Tagad es braukšu pie ģimenes uz nedēļu, un pēc tam mums treniņi būs. Treniņu process, viss, kas palikuši ir, kas nebrauc uz olimpiādu, galvenokārt ārzemnieki mūsu trenēsimies. Gatavosimies tam 3 spēlēm un skatīsimies, kas notiks turpmāk. Pāris vārdus par to, kādas bija tā personīgi tev sajūta spēlēt Arēnā Rīga pie skatītājiem, pie kuriem tu nebija bijis praktiski, es nezinu, vairāk kā 10 gadus. Fantastiski. Tas patiešām ir to sajūtu, to atbalstu, ko rada mūsu līdzjūtēji. To ir ļoti grūti kaut kur. Nav iespējams kaut kur citur izjust, kā tikai mājās, kā tikai Rīgā. Un tas patiešām palīdzēja ļoti daudz ceļu sākumā, un kad arī mums negāja tik labi. Un tagad tas dod spēkus, kad mēs arī bijām piekusuši nedaudz, varbūt pēc šitām daudzajām spēlēm tik īsā laika sprīdī, un tas tā ir fantastiski. Man ļoti patīk. Nu tad novēlam veiksmi un atgriešanos Arēnā Rīga jau play-offos. Paldies. Pēc nedēļas tālajā Vankūverā ies vaļā lielā ziemas olimpiāde. Tajā piedalās arī Latvijas izlase, un lielais vairums Rīgas Dinamo hokeistu būs Kanādā. Bet dažiem dinamiešiem būs neliela pauze. Mēs sekosim līdzi mūsējo gaitām olimpiādē portālā Icebox LV. Pēc olimpiādas atsāksies KHL regulārais čempionāts ar pēdējo 3 kārtu spēlēm, kurās tad arī noskaidrosies, kuru vietu tieši Rīgas Dinamo ieņems turnīra tabulā. Kā jūs domājat, kur Rīgas dinamiešiem ir vieglāk spēlēt, Arēnā Rīga vai izbraukumā? Atbildi uz šo jautājumu sniegs Ригас Динамо главный диригент Юлиус Шуплерс. Закончился регулярный сезон домашних игр этого чемпионата. Как вы оцениваете вообще сезон в целом? Ну, я думаю, что команда в начале сезона мы не играли совсем удачно, потом где-то в конце ноября, в декабре уже все было по-другому. Усилили команду, да, и ребята создали хороший коллектив в этом плане. Очень здорово отыграли не только дома, и на въезде обыграли классных соперников. Но я думаю, что команда на хорошем пути, чтобы попасть в плей-офф. Если сравнить домашние игры и выездные игры, мы знаем, что дома, конечно, зрители поддерживают, но с спортивной точки зрения, где легче играть? И какая разница? Ну, само собой, всегда легче на въезде, потому что там нет давления, что ты обязательно должен выиграть, и можно в обороне спокойно поработать, нет
каких там претензий на то, чтобы игра выглядела очень красиво. Ну и дома большая ответственность для болельщиков, чтобы сделать победу. Не всегда получается, но я думаю, что ребята очень-очень старались, чтобы порадовали этих зрителей дома. Это было классно. На вторая половина сезона. Думаю, что нам надо сделать в последних 3 играх определенные шаги, чтобы дотянуть до конца этот путь. И чтобы вернуться опять в арену Рига. Ну, желательно это раз, а второе мы хотели это сделать, порадовать своих зрителей. Спасибо и удачи. Мы тоже хотим сказать большое спасибо нашим зрителям, нашим болельщикам, которые за нами как бы на въездной игре ходят, и желаем им, чтобы всегда была на их лице улыбка.